Izrādes nosaukums Eņģeļi Amerikā Dailas teātra decembra afišā iespējams mudina uz domām par Ziemassvētku ludziņu. Taču autora Tonija Kušnera apzīmējums gejiska fantāzija par valstiskām tēmām jau daudz ko izskaidro. 90. gados Amerikā pirms šīs izrādes notika reliģisko organizāciju protesti. Vai Latvija izrādīsies tolerantāka? Virknējums reliģija, homoseksualitāte un aids posta sakropļota cilvēku likteņi nav bieža parādība uz Latvijas teātru skatuvēm. Tāpēc iespējams specifiskais Reigana valdīšanas laiks Amerikā pagājušā gadsimta 80. gados, kuru augstu novērtētā lugā aprakstījis Tonijs Kušners, ir pietiekami neitrāla vide, lai par to runātu. Turklāt katram no lugas personāžiem ir savs ļoti konkrēts vēstījums ar vispār cilvēcisku vērtību, kas spēj uzrunāt katru, neatkarīgi no viņa seksuālās orientācijas vai reliģiskās pārliecības. Šeit var atnākt apstīties, ja mēs runājam par gejiem, tad uz to, ka viņi ir tieši tādi paši cilvēki kā mēs, ka viņi ir gan ļauni, gan nodevīgi, gan mīloši, gan vēl viss, ka tur tā atšķirība ir tikai un vienīgi mūsu uztverē no manas skatu punkta. Es domāju, ka citiem cilvēkiem tas var būt arī savādāk. Otrs, mēs varam redzēt pa to, kādas ir sekas tam, ja cilvēks apspiež sevī to, kas viņš ir. Un tas jau, man liekas, neatiecās tikai uz homoseksualitāti, arī, heteroseksuālās ģimenēs, ja kāds no ģimenes locekļiem nevar pateikt, ka tā mīlestība ir beigusies. Tur jau tāpat viņi taču kropļo abus divus cilvēkus. Akcents tomēr ir mīlestība, manuprāt. Jā, es piekrītu Laurim. Tas nav tā viennozīmīgi, ka tas ir geju gabals un mēs fobija mums tagad nevajadzētu nākt, kā tur puikas viens otru mīlēs. Mums, pieņemsim, ka aktieriem tas ir konkrēts uzdevums spēlēt attiecības, un man nav starpība, vai es mīlu Ievu Segliņu vai Lauru Subatnieku šajā gadījumā. Tie ir tēli un viņa attiecības. Tiešām izskaties sūdīgi, comme la merde. Merci. Je t'ekrītismi sumā. Belle rive. Lūk, burvju ziedi. Kas tas pa draņķi? Pirms mēs sākām darboties, es zināju par šo, ka būs tāds iestudējums. Man likās, ka tā nebūs tāda problēma. Labi, geji. Bet, kad sākām mēģināt, mēs jau tur... Tomēr tas mulsums ir tā liekas, kaut kā jocīgi tā, ka mēs te tagad... Bet pierod pie visu. Šis man ir 17. Trešais gejs, jā. Pirmo reizi tu pieduries, tu atvelcies, tu ierēci. Otro reizi tu mēģini viņu izprast, bet trešajā reizē tu saproti, tas jau būs kā atkārtošanās. Tas ir tavs darbs, un tās ir tās viņa attiecības, un nav jāmeklē kaut kādas āršķirīgas lietas, kaut kāds manierīgums vai kā, bet nospēlēt cilvēku. Izrāde sākas ar ebreju bērēm, turpinās ar galvenā varoņa slimību, drauga nodevību un garlaikotas mormoņu mājsaimnieces medikamentu izraisītām vīzijām. Jā, bet jūs esat vīrietis! Vienmēr var pateikt pēc rokām un kājām. Taču šis kokteilis nevis nomāc, bet rosina interesi un vēlmi saprast. Gan lugas autori, gan scenogrāfa Kristiāna Brektes un kostīmu mākslinieces Ingas Siliņas radītajā seriālajā vidē smalki iekļaujas dziesmas, kas tiek uzskatītas par geju himnām. Izrādes veidotāji šķiet visai pārliecināti par Latvijas sabiedrības augsto iecietības līmeni pret citādo vai nesaprotamo. Tāpēc Eņģeļu Amerikā iestudēšanu neuzskata nec par riskantu, nec izaicinošu. Man liekas, ka tas ir muļķīgi. Es nezinu. Es patiešām nemāku atbildēt uz to jautājumu, jo
nav tajā lugā nekā tāda. Mēs esam Latvijā ļoti toleranti. Es uzskatu, ka mums nav īsti teiksim, atklāti vai atvērti. Neviens īsti ne pret ko neprotestē. Un geji tas ir zināmā Rīga. Jā, Gājiens. Vienmēr ir izņēmumi, bet es runāju par tādu ģenerālu sajūtu, kas ir teiksim, Rīgā konkrēti. Jā, tad, kādam ir pilna galva ar kaut kādiem draņķiem, un tādi cilvēki ir ik pa brīdim, un viņi kaut ko var uzprotestēt. Bet pamatā es nedomāju, ka mums ir lielas problēmas. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I want to break free. God knows.